Paldies, ka skaties šo video. Tātad tev interesē darbs mūsu uzņēmumā, vai kā minimums tu gribi uzzināt vairāk, kā tieši mēs strādājam un ko mēs darām. Šajā video mēs pastāstīsim precīzi visu, ko mēs mūsu uzņēmumā darām. Tātad mēs nodarbojamies ar dažādu priekšmetu piegādi, sākot ar celtniecības materiāliem, beidzot ar ekskluzīvām un dārgām mēbelēm. Aptuveni 80% visu, ko mēs pārvadājam, mēs arī uznesam mūsu klientiem. Tie var būt celtniecības materiāli, apdares materiāli, lamināts, flīzes, linolejs, vinils un daudzi citi materiāli. Kā arī no celtniecības materiāliem tie var būt cementa maisi, profili, reģipši, OSB un tā tālāk. Un arī mēs apkalpojam daudz mēbeļu veikalus. Tātad mēs pārvedam divānus, korpusa mēbeles, lielos skapjus, iebūvimos skapjus, ar lielām durvīm skapjus, kā arī mēs apkalpojam ražotnes, kuriem mēs piegādājam arī tos materiālus, no kā taisa mēbeles. Tās ir lielas platnes. Tās mēs arī iekarojam mašīnā, izkarojam un ienesam klientam vajadzīgās vietas. Lūk, šeit tagad ir redzamas dažāda veida mūsu mašīnas. Ar visām mūsu mašīnām var braukt ar B kategorijas tiesībām. Dažādas kravnesības mašīnai, kā arī dažādi kravas mašīnu izmēri. Tie brīži, kad mēs nesam celtniecības materiālu uznešana, sadzīves tehnika, leduskapi, veļas mašīnas arī nesam mēs, montējam mēbeles arī. Šeit var redzēt, kā džeki jauc ārā mēbeles, jā, kā liek mēbeles kopā. Strādājam mēs akurāti, uzmanīgi, jo kvalitāte mums ir pirmajā vietā. Būvmateriālus mēs nesam plus mīnus katru dienu, bet viss ir atkarīgs no objekta un ar ko jūs strādājat un kur jūs braucat, kāds maršruts un tā tālāk. Jo mēs maršruts arī bieži vien apvienojam. Apvienojam tas nozīmē, ja būs tāls reis kaut kur nedaudz aiz Rīgas, tad jūs iekrausieties gan būvmateriālus varat iekraut, gan mēbeles varat iekraut, gan sadzīves tehniku varat iekraut un visu to braucat pa vienu maršrutu. Maršrutus pilnībā visus veido mums Office. Office jums iedod sarakstu 1, 2, 3, 4, 5 un ir saraksts. Kā arī mums ir aplikācija, kurā jums atnāk visi precīzi dati, kas jāstrādā. Atskaišu sistēmas, pa katru pastījumu jūs atskaitaties, ka visi redzams, visi droši. Pirms ņemat pasūtījumu, pārliecinieties, ka mēbeles ir veselas. Un pirms tā visa ir intervija, pēc intervijas ir apmācība. Piekrītu, apmācība nevienmēr ir uzreiz, ja mums tiešām ir darba apjoms ļoti liels, kad apmācība cilvēki iziet pēc tam, jūs reiz strādājat ar vairāk apmācītu cilvēku, sākat darbu ar viņu. Pēc tam ir apmācība. Apmācība mums ilgs 4 dienas, nozīmē, ka jūs apmācaties, ir apmācības video, tad ir praktiskā daļa ofisā, kā arī praktiskā daļa ar mašīnas braukšanu. Kāpēc ar mašīnas braukšanu ir ļoti daudz nianses, ko mēs pastāstam, parādām, kas darba procesā jums var atvieglot jūsu darba dienu. Visas mašīnas ar kravas liftiem ir aprīkotas ar palešu ratiem, to saucamo rohlu. Vienmēr izmantojam viņu. Tālāk mums ir dažādas platformas. Ir koka platformas, kuras mazāku svaru var paņemt, kuras lielāku. Arī katrā mašīnā vēlams, lai tās būtu. Mums viņas ir, bet ne visi cilvēki grib, lai viņiem tās mašīnā ir. Tālāk ir rati, ar kuriem var pārvietot 3-4 kastes uzreiz. Var veļas mašīnu pavest tuvāk un vēl kaut ko darīt. Ja? Tas arī ir mašīnas aprīkots ar visām sīksnām. Ir speciāli smagu priekšmetu pārnešanas ierīces, tādas striķi, ar ko atvieglo slodzi uz rokām, un tu nes ar visu savu ķermeni, ja, kas ko var daudz lielākus svarus celt. Ja. Bet to mēs visu pastāstīsim intervijas laikā. Ja. Visas mašīnas mums ir aprīkotas pilnībā. Tas nozīmē, ka ir kravas stiprināšanas stropes, ir paraloni, ko mēs liekam starp trausliem priekšmetiem, lai nekur nekas nesaskrāpējās un nekas nenotiek. To mēs visu apmācības laikā pastāstam. Pilnībā viss ir aprīkots un viss ir izdomāts, lai ir maksimāli viegli. Bet, ja jūs darba procesa laikā zinat, kā var vēl kaut ko atvieglot, droši nākat, pasakat, klausies, ja mums būtu tas mums būtu vieglāk. Super. Paskatāmies, ja tiešām tā ir, daram visu, nopērkam vienu testa variantu, skatāmies, daram. Ir dažādi rokturi, puķpodu pārnešanai, plākšņu pārnešanai. Nu, kas tik mums nav? Viss pilnībā mums ir. Un kas nav, to mēs noteikti nopirksim. Mēs arī izdodam darba formu. Darba forma mums nozīmē 3 tēkrekli, 2 džemperi uz ziemas jaka. No jūsu puses būs nepieciešamas tumšas bikses bez kaut kādiem uzrakstiem un tumši apavi. Pārējo visu mēs nodrošinām. Kā arī bieži vien ir tā, ka var, nesot celtniecības materiālu, saskamērējās kreklis vai kas. Ok, ņemat vienmēr otru kreklu līdzi. Pēc pusgada nostrādātā visiem jau būs polo krekli, savs vārds, te zvaigznes būs, viss būs baigi forši, baigi labā forma, un tās būs daudzreiz vairāk formas, ka jūs varēsiet jau bieži vien mainīt dienas laikā. Tāpat mēs izmantojam bahilas, baltos cimdus, ļoti daudz ko. Tā kā, ja arī tu gribi pievienoties mūsu komandai, tad droši uzraksti savu CV uz norādīto e-pastu zemāk, vai vienkārši uzraksti īsu aprakstu pa sevi. Ja pa to negribi, tad droši var uzzvanīt uz ofisu, pajautāt, vai vakance vēl ir aktuāla.
aktuāla, uzdos tur pāris jautājumus zem šī numura, kas ir lejā, nevis uz galveno ofisa numuru, bet kas šeit būs lejā zem šī video. Darbs mums ir ļoti fiziski bieži, bet fiziskās aktivitātes palīdz nostiprināt jūsu muskuļus, kā arī sirdītes palīdz, jo kardio ir pa kāpnēm, ka jūs staigājat, bet kā daudzi teiks arī to, ka šeit var zaudēt veselību. Jā, tā ir, bet pie tā visa ir vainīgi tie paši cilvēki, jo daudzi vīrieši, citam vīrietim ir tīpaši, kā mēs mašinā strādājam pa 2 vienmēr, grib kaut ko pierādīt. Ņem nevis vienu iepakojumu, ņem 2, 3, 4 vai pat 5 iepakojumus, kuriem ir ļoti smagi. Nevajag skriet, mēs nevienu nedzenam, nevajag skriet, ņemt vairāk nekā jūs varat panest. To mēs arī stāstam apmācības procesā visa sākumā. Ņemat cik varat un ejiet vienkārši raiti. Raiti mierīgi strādājiet un viss būs labi gan ar jūsu veselību, gan ar apkārtējiem, gan ar apkārtējo remontu, kur jūs strādājat. Tā kā droši piesakies A-vektoru. Sākam mēs strādāt no 8 rītā līdz 6 vakarā. Bāzē ieradamies 7:20, 7:30, lai sagatavotu mašīnu un 8 jūs jau būtu pirmā uzkraušanās adresē. Darba laiks ir līdz 6. Bet nevienmēr, mēs uzreiz sakam, ka nevienmēr pabeigsi darbu precīzi 6. Mēs neesam veikals, ir sastrēgumi, ir klienti kavē, ir noliktavas lēnām iekrauj, vēl kaut kas. Ir brīži, kad tiešām ir pēc 6. Mēs cenšamies pēc tam normalizēt tās stundas, kādu dienu palaižam ātrāk, bet ja ir paņemti speciāli pasūtījumi uz vakaru un ir jāstrādā vairāk, tad mēs veicam piemaksu 10 eiro stundā par virsstundām, kas ir, ko jūs nostrādājat pāri, ja? Un, ja mēs pasūtījumus ņemam speciāli uz vakaru, tad mēs apzvanam katru cilvēku un paprasam, vai viņš var. Ir brīvprātīgie, kuri ir gatavi, visi viņi iet dara, viņi saņem par to atsevišķi visu. Ja mēneša laikā mēs tās stundas nenormalizējam, tad ir piemaksa 10 eiro stundā. Mēs strādājam līdz 6. Ja jūs tajā dienā, piemēram, redzat, ka jūs uzsākat pārvākšanos vienos dienā un redzat, kur tiešām tas apjoms ir milzīgs, līdz 4 jāpazvana mūsu meitenēm uz biroju, jāpasaka, ka jūs ilgāk pa 6 nevarat palikt, tad viņas izdomās alternatīvu, kurš jūsu vietā strādās. Nekādā gadījumā nevar pateikt pie klienta 5:50, viss, man darba līdz 6, visu labu, čibu, čabu, viss. Tā mēs nestrādājam. Nāc strādāt numur 1 uzņēmumā, mēs visu parādīsim, iemācīsim, jūs kļūsiet labāki, stiprāki, atbildīgāki, iemācīsim ļoti daudz lietas un strādāsiet numur 1 uzņēmumā. Esat daļa no spēcīgas komandas.